Dotajā pamācībā iepazīstināšu ar Science Direct datubāzi galvenās lapas puses izvēlēm un elementiem. Lapas kreisā puse augšā ir uzraksts Sivers, tas ir datubāzes īpašnieka vai izdevēja uzņēmuma Elsevier virziens vai programma paketes Sivers, zem kura ir Science Direct datubāze, Scopus datubāze un citas. Šeit parādās nosaukums Science Direct, kas nozīmē, ka pašreiz esam Science Direct datubāzē. Šeit augšā ir ātrās izvēles, tātad Science Direct datubāzes, kur mēs pašreiz atrodamies. Links uz Scopus datubāzi, links uz aplikācijām, kas būs kā papildinājumi šai datubāzē, un uz Hub, nozīmē izvēli, kurā var meklēt gan žurnālu rakstos, gan atbilstošajās mājaslapās. Labās puses izvēle. Šeit ir informācija par to, kurš ir reģistrējies dotajā mājaslapā, kurš patreiz reģistrējies. Tad tur piedāvā pierakstīties vai izrakstīties, un šeit labā pusē augšā stūrī ir pieeja uz informāciju par citiem Sivel produktiem. Nākošā izvēle ir šeit lūk Home un Recent Action, nozīmē atgriešanās sākotnē izvēle, tas ir dotajā mājaslapā, un tur arī parādīsies pēdējās darbības, kuras ir veiktas, kur pēc tam var uzrakstīt ātro izvēli. Nākošā ir publikācijas, ja to jāsaprot žurnāli, kur parādās žurnālu saraksts, kuros var meklēt informāciju, kur ir pieejami. Search nozīmē papildino izvērstā meklēšanu žurnālu rakstos. My settings nozīmē tā, kurš ir piereģistrējies dotajā mājaslapā izvēles. My alerts nozīmē atkal tas, kurš ir piereģistrējies, viņa alerts ir kā atgādinājumi, kā viņš ir uzstādījis, piemēram, lai nāk jaunumi par jaunākajiem žurnāliem dotajā nozarē vai par jaunākiem žurnālu rakstiem dotajā žurnālā. Un šeit shopping chart nozīmē iepirkuma grosas. Tur varēsiet pievienot kāds dokuments, ja vēlties tos iegādāties. Daļa dokumentu ir bez maksas, daļa ir par maksu. Labā pusē ir izvēle Help. Tur ir arī pamācības angļu valodā par šīs datubāzes lietošanu. Nākošā izvēle šeit ir tāda liela saistībā ar meklēšanas laukiem. Šeit kreisā pusē parādās, ka iespējams meklēt atslēgas vārdus tātad rakstos žurnālu vai arī apakšā tātad attēlos. Var attēlus atbilstoši meklēt. Ja ir atzīmēts šie raksti, tad mēs varam meklēt visos lietojuma laukos. Piemēram, tas būs meklēšana gan virsrakstā pēc atslēgas vārda, gan kopējā tekstā. Varam meklēt pēc autora, kādu dotam autoram ir vārdi, raksti, vai arī pēc žurnāla. Šeit var ierakstīt žurnāla nosaukumu. Šeit, ja zinu precīzāk, var ierakstīt arī izdevumu, krājumu un lapas pusi. Un šeit tad ierakstot šos meklējumus, search, notiek arī meklēšana. Ja būtu izvēlējies meklēšanu pēc attēliem, tad arī šeit image, tie būs kā atslēgas vārdi šiem zīmējumiem. Šeit būs autors, visdrīzāk tas būs attēls, kas ir rakstā, ko uzrakstījis notais autors, un meklēt pēc žurnāla vai grāmatas nosaukuma, nozīmē meklēs attēlus dotajā žurnālā. Labā pusē Advanced Search, tā ir atkal ātrā izvēle uz meklēšanu, kas ir līdzīga šī te izvēle. Un šeit savukārt ir
vēl papildus iespēja meklēšanas padomi un par meklēšanas veikšanu. Lapas kreisajā pusē šeit ir izvēle, attiecās uz žurnāliem. Šeit var meklēt žurnālus pēc žurnāla nosaukumiem, tas nozīmē, kas ir Science Direct datubāzē. Atbilstoši izvēlēties burtu, nozīmē parādīsies izvēle, kur žurnāls ir ar žurnāla nosaukums sākas ar doto burtu. Šeit zemāk var meklēt žurnālus atbilstošajā zinātnes kategorijā, piemēram, ķīmijas inženierijā, parādīs žurnālu, kas ir dotajā datubāzē par doto tēmu. Vai arī tad var meklēt un skatīties visus žurnālus, kas šeit apakšā redzams. Šeit pa vidu ir tātad kāda aktuāla informācija. Šeit, piemēram, tiek parādīts, ka no šajā te laika periodā tiks kādu uzlabojumu izdarīt šajā datubāzē. Tā ir informācija. Šeit ir ātrās izvēles. Tātad šeit ir, ko pats, tas, kas ir piereģistrējies, ir izvēlējies kādus žurnālus, ko viņš nosauc par favorite vai iecienītiem žurnāliem. To var atzīmēt atbilstošam žurnālam. Viņi parādās šajā te ātrajā izvēlnē. Un tagad no šīs ātrās izvēles var uzreiz tikt pie dotā žurnāla rakstiem. Šeit ir ātrās izvēles arī citiem ar Science Direct saistītām lietām, piemēram, alerts, nozīmē atgādinājumi, tas pats, kas šeit augšā ir bija minēts. Te ir atvērt saglabātās izvēle, meklējums. Tad, ja jūs esat veikuši meklējumu un saglabājuši to, tad jūs to varēsiet ātri ieraudzīt vai atgriezties pie šiem seniem meklējumiem. Šeit ir arī ātrā izvēle, piemēram, svarīgākie 25 raksti konkrētā jomā. Tur atvērsies atbilstoši mājaslapa, kur tāda izvēle veikta, un Science Direct info lapa. Šeit ir citi linki mājaslapai. Piemēram, ātrās izvēles, kur ir, piemēram, pieeja, kā iesniegt žurnāla rakstu, vai pieeja uz Scopus datubāzi, izēja uz Hub, uz meklēšanu. Šīs tāda izvēles tas pats, kas šeit ir bijuši augšā, Hub un Scopus, un Elsevier, par izdevnieci Elsevier uzņēmumu. Un šeit ir visādas ziņas par jaunumiem. Šeit ir, kad no 1. decembra nav pieejama reģistrācija, pieeja datubāzē no noteikts reģistrācijas, ka šeit ir brīva pieeja dažiem 2012. gada Nobel prēmijas laureātu rakstiem. Šeit ir vēl kādi jaunumi saistībā ar Science Direct. Aicinu pieteikties Twitter kontam. Un šeit cits, un vēl par Science Direct, šeit ātrās izvēles, kur var Science Direct informācijas lapa. Šeit ir, piemēram, kā mainīt Science Direct izvēle, un šeit ir parādīts kopējais kopsavilkums. Science Direct ir tad virs 2500 žurnāliem, un šiem žurnāla rakstiem, un virs 11,000 grāmatām. Kā arī ir norādīts, ka ir pamācības par datubāzi ir pieejama dažādās valodās.